Anta, kas ir? Ko tā domā? Es tagad domāju, man bija sarunāts satikties ar vienu draudzeni. Okay. Un es nevaru saprast, mēs šodien sarunājam vai rīt? Kā tu nevari atcerēties? Es nevaru atcerēties. Biespiens jāēd vairāk. Jā, kā tāda. Biespiens ir jāēd, jo biespiens uzlabo smadzeņu darbību. Biespienu vispār neēdu. Anta, nu Jūs ēdat biespienu? Jā! Klausies, Anta, man ir ideja. Mēs varētu parādīt skatītājiem, kā mājās pats var uztaisīt biespienu. Jā! Gribat? Jā! Kurš zina, no kā taisa biespienu? No piena. Pareizi, no piena. Mums ir vajadzīgs piens, un es esmu jau rekurs sagatavojis. Un, lai mēs uztaisītu mājās biespienu, mēs varam paņemt aptuveni litru pienu. Tā ir aptuveni litrs. Labāk ir ņemt pēc iespējas treknāku pienu. Labi. Tad mums būs vajadzīga, kā vienmēr mūsu laboratorijā, plītiņa. Visiem mājās ir plītiņas. Tad mums būs vajadzīga plītiņa, un vēl padod, reku man ir bļodiņi. Un tas, kas mums būs vajadzīgs, lai mēs sāktu taisīt biespienu, pirmām kārtām vajag šo pienu mazliet uzsildīt. Daram? Labi. To mēs varam izdarīt, vai ne? Ieslēgsim mūsu plītiņu. Labi. Liekam virsū. Mājās to var darīt kopā, protams, ar ko? Pareizi, malēč. Tad mēs paņemsim... Redz kā forši uzsildījās. Mēs paņemsim un uzsildīsim pienu. Un tagad mums vajag pagaidīt, kamēr piens mazliet mēs sākam redzēt tādus mazus tvaikus, kas nāk ārā. Dūmiņus. Mazi dūmiņi. Un nākošam solim, kamēr piens vārās, es pastāstīšu biespienam, lai uztaisītu biespienu mājās, ir vajadzīgs citrons. Citrons? Iedomājies citrons, jā. Mums ir vajadzīga citrona To es gan nekad nebūtu domājusi. Kurš grib izspiest? Reku piecina, viena meitene te un reku viena. Nāc šurp. Nāk pamēģināt šī glāzītē izspiešat tagad citronu sulu. Vēl mazliet. Kā tev sauc? Ernests. Kā tevi sauc? Mikijs. Malacis, Ernest, ļoti labi. Nu ko, citronu sula mums ir gandrīz puskrūzīte. Labi. Lejam klāt. Tā, mēs jau varam šeit redzēt, jau, ka biespiens jau savelkās. Kur jau tāds redzim, mazas biespieni jau tāds. Redzat? Jā. Nu ko, un kas mums tagad ir vajadzīgs? Mums šeit viss ir jānokāš. Jā? Labi. Mēģinam? Mēģinam. Mums vajadzēs vēl vienu smuku trauciņu. Un trauciņam pa virsu mums vajadzēs marli. Es pieturēšu, jā? Tā, turēs bišķiņ te tā, lai uz iekšā. Jā. Tā, turi. Es turu. Nu, un tagad lejam iekšā. Tā, tagad bišķiņ pagaidīsim. Redziet, kas tur apakšā nāk ārā no piena, kas palicis pāri, redzat? Tāds citronu piens izskatās. Un šitādu tu mājās varēsi pati uztaisīt. Es katru dienu tagad taisīšu nedīšu, lai es varu atcerēties visu. Obligāti. Un re, kur mums ir iekšā īsts biespiens. Skatāties. Ir biespiens? Ir biespiens, tā kā mājās taisīt. Šādu eksperimentu arī katrs no jums var mājās uztaisīt, jo tas ir pavisam vienkārši. Dod man šurp, es arī pašam prieks, cik garšīgi.